Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Izvēlēties profesiju, tas ir viens no svarīgākajiem lēmumiem cilvēka dzīvē. Tas ir sarežģīti un ilgstoši. Šobrīd Latvijas profesiju klasifikātorā ir vairāk nekā 200 profesiju. Laika gaitā izveidojas kādas jaunas un kādas izzūd, taču vairākas no tām būs pieprasītas vēl diezgan ilgi. Kā izrādās, pasaule ir pilna ar neparastiem darbiem, kur nepieciešams gribspēks un izturība. Piemēram, mēbeļu izmēģinātājs, aizdzīvnieku barības degustātors, olu atdalītājs vai skudru un galvu bumbiņu savācējs. Šajā raidījumā mūsu mērķis bija sameklēt dažādu neparasto profesiju pārstāvjus. Simons Šadīte, Elīna Šķista, Runā TV. Sveiks, Runā TV skatītāji! Ar jums šodien atkal esam kopā mēs, Mārtiņš un Raivis. Un kā jau pēc pirmā sižeta nopratāt, šīs dienas raidījums būs par retām un interesantām profesijām. Mārtiņ, vai tu zini, kas ir taksidermists? Ja es nezinātu, kas tas tāds ir, es noteikti domātu tā. Ja šo vārdu sadala divās daļās, tad pirmā vārda daļa taksī, tas kaut kas ar taksometriem saistīts, un otrā vārda daļa dermo, ādas problēmas, bet šis nav tas variants. Jā, jo taksidermists ir cilvēks, kas veido izbāzeņus. Par to arī nākamais sižets. Dzīvnieku sugas izmirst. Tomēr, lai cilvēki redzētu, kādi tie ir izskatījušies, par to rūpējas taksidermists, stāsta Latvijas dabas muzeja kādreizējais darbinieks Valdemārs Rēders. Pamatā ir domāts ar ādas. Āda, sagatavot ādu, izgatavot, vai pēc iespējas tuvāk būtu dzīvniekam. Taksidermista darbs nav viegls. Katru dienu jāsaskaras gan ar kaitīgām ķīmijas vielām, gan ar nepatīkamo mirušo dzīvnieku smaržu. Nodīrāšana tā ir tikai viens process. Sākās visādi jāiztīra, jāsagatavo, jākonservē, jāsagatavo arī pret grauzējiem vai visādi jāatgrauž. Un galvenais jau ir sagatavot to pozu, vai tas dzīvnieks būtu tāds, ka viņš ļoti tuvu tam īstajam. Taksidermista nodarbošanos dabas mīļi nosoda. Valdemāram par to ir savs viedoklis. Ja dzīvnieks ir gājis bojā, tad tas ir jāparecājas, kad viņš ir sagatavots, un vai varētu apskatīt arī bērni, un cik no bērniem vai kā iet mežā un redz to putnu. Brieži, cūkas un vilki ir lielākie dzīvnieki, ko Valdemārs ir izbāzis. Vai briedu izveidot, pirmkārt jau ir vajadzīgs telpas, vajadzīgs arī kaut vai durvis vai ragi, kā tu viņi dabūs ārā pa ogu. Pa ogu neizbīdīs, jā. Valdemārs ir izgatavojis neskaitāmi daudz izbāzeņus, tomēr par pašu interesantāko uzskata krokodilu. Savā laikā Zoodarzā gāja bojā krokodils Čabulīts, kas bija nodzīvojis ilgu mūžu, vairāk kā 60 gadi. Katram savs laiks, tas ir tāds, kad jāsagatavo un jāpaviek viņam ir vēsturē. To tomēr, jo Latvijā tik daudz to krokodiļu ādas nemaz nav. Pamatā taksidermists izmanto dabiski bojā gājušo dzīvnieku ādu. Vēl mums viens no tādiem objektiem, kas piedāvā dažādu materiālu, bija arī Zoodarzā. Katram savs laiks, iet bojā viens vai otrs, un ko mēs dabonām tādas eksotiskas, tādi, kas Latvijas faunai pat īsti nav. Taksidermisti sevi dēvē arī par māksliniekiem, jo jāzina, kā vizuāli pareizi sagatavot dzīvnieku. Jāuztver katru niansi, jāuztver kā acu plakstiņi, kā acu dūlums, kā deguns, kā auss, kur likt. Ja vēlaties pievērsties šai profesijai, Valdemārs uzsver. Ir jābūt entuziastam, un to vairāk uztver kā hobiju, nevis kā darbu. Simons Šadīte, Vladislavs Podavīnskis, Runā TV.
Skatītāji, mēs ar Mārtiņu tiešām nevarējām izdomāt, kā pieteikt nākamo sižetu, jo tajā apskatāmās profesijas ir diezgan delikātas un sensitīvas. Un tāpēc atcerieties, dzīve ir kā šūpolis un skatieties nākamo sižetu. Piektdienas vakarā viesojamies apbedīšanas birojā In Memoriam Aizsalas ielā. Tur mūs sagaida katafalka vadītājs Ainārs Bogta, kura darbs saistās ar nāvi apmēram kopš 13 gadu vecuma. Tēvs man sāka kapos strādāt 88. gadā, kapos taisīt ūdeni, un tad jau es te sāku tā intensīvāk parādīties. Sākumā gāju zārkus nest un braucām arī kādu bedru rakt. Ainārs Bogta stāsta, ka nekādas problēmas šāds darbs viņam nesagādā. Tas esot kā jebkurš cits darbs, un nāvis tuvums viņu nebiedējot. Ja es sāku tādā veidā domāt, tad vairāk jau pie stūras neviens nesēdēs. Šoferim Aināram ir arī savi vērojumi par attieksmi pret katafalku vadītājiem un pašu vadītāju kultūru dažādās valstīs. Latvijā, piemēram, citi satiksmes dalībnieki katafalku šoferi neciena. Krievijā katafalku pat neviens neapdzen, taču Vācijā neparasti likusies pašu šoferu uzvedību uz ceļa. Lai cik tas nebūtu jocīgi pa Vāciju, ka brauc pa Vācijas autobāņiem, tad tur jau tie katafalki brauc cik grib. Man pašam gadījies, ka es braucu ar savu privāto mašīnu, un man pār 200 katafalks aiziet garām. Sarunā ar Runā TV iesaistījās arī bērnu ceremoniju vadītāja Dzidra Briede. Viņa ceremonijas vadīja jau gandrīz 40 gadus. Bērnu skaitu varētu rēķināt 10 000. Kāds 16–17 000 par šiem gadiem. Ir pieredzēts daudz, ir bijušas mazas bērns, kā mēs sakām, par vienu pavadītāju. Ir bērns bijis, tur ir 10 000 cilvēkā Kārlis Krastiņam. Dzidra Briede savās pēdējās gaitās aizvadījusi ne tikai Kārlis Krastiņu, bet arī, piemēram, dzejnieku Imantu Ziedoni un citus pazīstams kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Ikdienas bērns, kas nav tās sabiedriskās bērns, tās ir salīdzinoši vieglāk novadīt nekā lielāks bērns, jo tu esi saspringts uz katru minūti. Es atceros toreiz, ka mēs vedām kokaru, un tieši ap pārraidi bija 1:02 no Brīvības pieminekļa. Es nedrīkstēju kavēt ne sekundi, jo televīzija ir laiks, ir ierobežots. Dzidrai Briedei jebkuras bērns esot smagas, taču vissmagāk ir izvadīt bērnus, no kā viņa arī pēdējā laikā cenšas atteikties. Viņai kā ceremonijas vadītājai savas emocijas jāprot apslēpt, neskatoties uz apstākļiem. Bet jāmāk ir paslēgt savu emociju, jāmāk mierināt cilvēkus, jo mūsu uzdevums nav sāpināt. Kopumā darbs esot ļoti smags un jāpadara atbildīgi, lai cilvēks neaiziet no bērnu ceremonijas ar vēl lielāku rūgtumu sirdī nekā atnācis. Sabīna Bērziņa, Armands Svelpe, Andrejs Fjodorovs, Runā TV. Lai noskaidrotu kaut ko vairāk par nākamās profesijas pārstāvjiem, Runā TV komanda devās Rīgas ielās, kurās aprunājoties ar ielu māksliniekiem, uzzināja, vai ielu māksla tiem ir kā hobijs vai kā profesija. Čau, skatītāji! Mēs Runā TV komanda atkal esam ieradušies Rīgas ielās. Šoreiz mēs meklēsim ielu māksliniekus, jo esam noskaidrojuši, ka šī arī ir viena interesanta profesija. Tāpēc skatieties tālāk. Kā jūs izdomājāt nodarboties ar muzicēšanu uz ielas? Es biju students 90. gadā. Stipendija bija ļoti maza, toreiz bija baigā inflācija, Krievu rubls noinflējās. Gribējās ēst, un man studiju biedri paaicināja līdzi, saka, nāc, uzdziedās. Tā es sāku. Tas bija iemesls, lai apspēlētu repertuāru un izvairīties no bailēm no publikas. Man bija hobijs zīmēšana, un es izdomāju, kāpēc to neapvienot arī ar kādu piepelnīšanās veidu. Vai ir iespēja nopelnīt šeit uz ielas? Šeit var izdzīvot, ja, bet ārzemēs var nopelnīt. Nē, spēlē nedēļ peļņas. Ir tomēr, jā, bet tas atkarīgs no dienas.
Kā jūs domājat, kad publika ir vairāk darbadienās vai brīvdienās, kad jūs spēlējat? Es domāju, vairāk publikas ir svētku dienas. Svētku dienās 18. novembrī, 11. novembrī. Visvairāk ir sestdienās, pa dienu, kad ir turisti no ārvalstīm, teiksim. Pārsvarā mēs satikām muzikantus uz ielas, bet izrādās arī var citus māksliniekus sastapt šeit Rīgas ielās. Daudz to dara peļņas dēļ, bet, protams, peļņa nav galvenais. Galvenais ir rast prieku citos par savu radīto mākslu. Andrejs Fjodorovs, Oskars Aleksandrs Krūmiņš, Runā TV. Šī rākšanās man atgādināja, kā es pagājuši vasaru tīrīju sev mājās skursteni. Baigi augsts klausies. Tu domā tā kā augsts vai augsts? Nu, ir nedaudz augsts, bet ir arī ļoti augsts. Nu, manuprāt, vairāk augsts nekā augsts. Bet ne par to ir stāsts. Īstenībā nemaz nav tā, kā filmās rāda, ka tu tīrot skursteni, esi nošmolējies melns līdz papēžiem. Nu, varbūt, ja tev tik labi sanāk, ir vērts pamēģināt skursteņsļauču profesiju. Nu, varbūt arī. Tad es noskatīšos nākamo sižetu. Skatāmies visi nākamos sižetu un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Jā, atā. Atā. Ai. Nav. Pat ja cilvēka ikdiena ir pildīta ar piķa melnumu un netīrumiem no skursteņa, viņš joprojām var būt laimīgs un iedvesmot citus ar savu optimismu. Varis Vilcāns ir ne tikai cilvēks ar ļoti pozitīvu dzīves redzējumu, bet arī skursteņslauķis ar 57 gadu darba pieredzi. Stāstot par savu ikdienu, Varis akcentē, ka dotā profesija ir pieprasīta. Priekšlaicīgi sarunāti darbi un ir arī katru rītu, ne tikai rītdienas gaitā nepārtraukāt zvana, jo šis posms ir tāds, ka pieprasījums pēc skursteņslauķa ir ļoti liels. Skursteņslauķa profesijā ir svarīgi prast ne tikai tīrīt skursteņus, bet arī saprasties ar dažāda tipa cilvēkiem. Uzreiz tā vienkārši nepastāstīs, visādi situācijas ļoti dažādas. Tāpatās kā klienti ļoti dažādīgi, ar kuriem jāmēģina saprasties. Ne visiem iznāk, bet cenšos saprasties. Stāstot par to, kā var kļūt par skursteņslauķi, Maris akcentē, ka tieši viņam šī profesija tika nodota no tēva, bet vispār ir jāmācās pie aroda meistara. Tagad gan apstākļi mainījušies, bet vēlams būt strādāt pa mācekli pie meistara, kurš pareizi iztaisīs tās ievirzes, lai pareizi to amatu izpildīt. Ja es, piemēram, strādāju pie savu tēvu, viņš bija diezgan pieņemts šajā vispār kā mans meistars, ja? Un es esmu viņam pateicīgi. Stāstot par savu laimes pogu, Maris uzsver, ka to var arī nopirkt, jo nav iespējas uzdāvināt pogu ikvienam. Tā ir laimes poga, kur es pats arī izgatavoju, vai ir tā, ka vai dāvinu, tas ir attiecībā arī impulsīvi, ja? Kādreiz ir, ka es uzdāvinu, vai arī jānopērk tā poga, ja? Jo tā dāvināties varētu stāvēt uz stūri un tikai dāvināt, ja gribētāji pēc tās pogas ir ļoti daudz. Tuvākajā laikā tiek plānots atvērt muzeju, kurā ik viens varēs iejusties skursteņslauķa profesijā. Skursteņslauķa attīstības, fotografijas, kaut kādi vēlējumi un arī skursteņslauķa figūriņu kolekcija diezgan liela vispār. Varis atzīst, ka pirmajos 10 gados bija visai neparasti apgūt to profesiju. Tomēr, laikam ejot, viņš kļuva par īstu savā amata profesionāli. Anželika Jermuševica, Lilijāna Sustrupe, Oskars Aleksandrs Krūmiņš, Runā TV. Mēs tieši skatāmies, kā roti soļo garām, un pēdējā vadā cilvēki smaida karavīri. Kas notiek? Skatos viens klibo. Skatos, kur.